Kāpēc mācīties mūziku un ko tā dod? Bērns, jebkuru jaunu lietu mācoties vai apgūst, ir tā kā tāds stādiņš, kam sākumā ir jāiejaugās, un tad viņš aug lielāks un varenāks un sāk skaisti un koši dziedēt. Tāpat kā šīs narcises. Tāpat arī ir ar prasmēm. Sākumā tās prasmes veidojas, un katru dienu praktizējot un vairāk gadus spēlējot klavieres, dziedot, muzicējot, bērns jau izaug profesionālā līmenī. Bērns pats gūst prieku no šī rezultāta. Nevienmēr, bet šad un tad bērnam sanāk labi. Svarīgi ir bērnu tad paslavēt. Jo tad bērns redz šo skaisto rezultātu, ka narcises smuki podiņā ir uzplaukušas un zied. Tas dod tādu prieku. Tāpēc atceries, ka apgūstot jebkuru mūzikas instrumentu vai dziedāšanu, ir nepieciešams milzīgs darbs, rūpes, pacietība un laiks. Un tad jau pēc kāda laika ir pirmie rezultāti. Mazāki vai lielāki atkarībā no katra bērna spējām un lēcieniem lekt uz augšu. Kā arī kritieniem, kur bērns pakrīt, bet spēj pacelties uz augšu, iemācīties no savām kļūdām un iet tālāk uz priekšu.